Veidi, kuru dzimtene visbiežāk ir Ķīna, pēdējos gados kļuvuši populāri arī Latvijā. Uz šo klubs Kristaps Streičs piemiņai tika izveidots Valmierā, jo Kristaps pirms jau vairākiem gadiem šajos sporta pašaizsardzības un arī pašatklāsmes veidos iesaistīja daudzus bērnus un pusauģus. Aprīļa beigās uz šo klubs Kristaps Streičs piemiņai, kuru filiāls darbojas visā valstī, piedalījās atklātajās Krievijas austrumcīņu sacensībās, kas notika Maskavā. No Valmieras čempionātā piedalījās 8 dalībnieki. To skaitā arī viena meitene. Kopumā sacensībās piedalījās 60 dalībnieki no 10 Krievijas pilsētām, un valmierieši bija vienīgie no Baltijas valstīm. Latvijā pašlaik nekādas tam līdzīgas sacensības nekur, man zināmās nenotiek, izņemot, tas ir mūsu pašu klubu sacensības, klubu čempionāts, varētu teikt, kurā piedalās mūsu pašu, kā to teikt, audzēkņi, kas nodarbojās, teikt, pa visu Latviju. Ir Valmierā, Valmieras apkārtnē, kaut kur Rujena, Masalats, arī ir grupas. Rīgā, Jelgavā, Liepājā arī ir palikuši ir Kristaps sekotāji, kur arī vēl turpina darboties, kuriem ir savi audzēkņi, un viņi arī brauc mums sadarbojās, un cenšamies turēties kopā visi vienkārši. Un tas ir tāds vienīgais, un es pat neteiktu, ka viņš ir, ka tas ir tāds maziņš čempionātiņš, viņš ir, salīdzinot ar Krievijas čempionātu, es domāju, viņš pat līmeņa ziņā tālu neatpaliek, tā. Mēs vienkārši paši darbojamies diezgan augstā līmenī, es domāju. Vēl atgriežoties pie sacensībām Krievijā, jūs teicāt, ka jums, teiksim, tas organizatoriskais līmenis sacensībās šeit varētu būt līdzīgs, bet kā ir ar to spēku samēru, kā jūs jutāties tur uz to viņu fonu? Mūs tur Krievijā parasti uzņem diezgan, labi, silti diezgan arī, un mēs sagaida tur, tur skatītāji vienmēr, gaida mūs tur, teiksim, ka mēs kaut ko parādīsim, jo tieši tā līmeņa ziņā, teiksim, kā mēs spējam to parādīt, jo, teiksim, kāpēc tas tā ir, ja? Uz šo tur dažādas disciplīnas, ir sacensību disciplīna sportiskā, kas ir ļoti piesātināta ar akrobātiku, augstiem lēcieniem, vispār ir augstas prasības viņai pret cilvēku, fiziskās taisnes. Bet Krievija vairāk nodarbojas ar tradicionālo, tas, kas ir gadu simtiem, tur iegājies tāds, ar to uz šo. Un tur ir mazāk, tur ir daudz vienkāršāks, mazāk ir lēcieni, mazāk ir, viņš ir vieglāks ir vienkārši, un tāpēc viņiem nav tik augstas sagatavotības. Mēs esam nodarbojušies ar bišķiņu sarežģītāk, esam vairāk no sevis prasījuši. Un mēs tāpēc arī izskatāmies vienkārši ar labāku, mūs vienmēr tur gaida, un kaunēties mums tur nav nokāta. Sacensībās atšķirīgās vecuma grupās valmierieši sacentās 4 disciplīnās – grupā bez ieročiem, ar īso ieroci un ar garo ieroci un kompleksajā sniegumā. Valmierieši bija arī vienīgie, kuri pēc sagatavotiem paraugdemonstrējumiem saņēma tiesnešu kolēģijas atzinību. Jāpiebilst, ka sacensības tiesā kādreizējie sportisti, kur konkrētajās disciplīnās ir ieņēmuši godalgotās vietas Ķīnā. Ķīnā ir gadus netālu no Šaolins klostera notiek austrumcīņu sacensības, kurās šajā gadā plānojuši piedalīties arī valmierieši. Nav tādas informācijas vienkārši, cik augsta līmeņa tās sacensības būs, jo arī pašā Ķīnā nav, nevajag tā iedomāties, ja tās ir Ķīna, tad tur ir baigie visādi meistari sabraukuši un tā, un ne. Tur arī ir tādas, sacensības, kur tiek uzaicināti visādi, no visas pasaules, jā, un viņas ir, nevienmēr tik augsta līmeņa, teiksim, kā varbūt paši ķīnieši sev kaut kur taisa, un ne. Tā kā par to es nezinu. Uz šo ir iespējams sasniegt 10 pakāpu līmeni, 11. ir meistara pakāpe. Valmierieši un uz šo dalībnieku Latvijā pārsvarā darbojas tikai 1. pakāpē, bet, lai sasniegtu augstāku līmeni, cīņām esot jāvelta faktiski viss mūžs. Sacensībās Maskavā valmierieši iegūta 4 pirmās vietas, 4 otrās, 2 trešās vietas, kas ir ļoti augsts sasniegums.